Aktivatori uzstādījies uz degviela vādu uz padevi. Tā attiecas pie benziniekam un dīzelim. Uz automobīliem, kuri strādā ar gāzi, aktivatori uzstādījies pirms reduktora, kamēr gāzes šķidrums. Aktivatori uzstādījies uz cauruli var uzstādīt no kapara, no alumīnija, no gumijas, no plasmasas, no nerusējuša terauda. Tikai nedrīkst stāvēt uz cauruļus no terauda. Tā, pie kuram virsmam nelīp magnēts, var stāvēt. Otrādāk, jūs aktivators neuzstādījat, nedot ausiņi. Tā, un aktivators var uzstādīt jebkāda vieta. Var pēc filtra, var pirms filtra, pēc sukņa, pirms sukņa. Vienu var uzstādīt pie baka, otru pie dzinēja. Jebkāda vieta, kur ir iespējams. Aktivatoru uzstādīt ļoti vienkārši. Šitas divas pusītes uzlikās uz degviela vādu. Un saskrūvējas. Ja jūs nezināt, kur ir degvielas vāds, jūs variet pajautāt saprajotošos cilvēkus vai mehāniķus. Bet, protams, tādas ierīces nepatīk nevienam automehāniķim. Kādam automehāniķim patīk, ka jūsu dzinējs strādā labāk, klusāk, mierīgāk? Nevienam. Viņi zaudēja uz to. Un tas nav konstrukcijas izmaiņas, automobīļa konstrukcijas izmaiņas. Tāpēc uz tehniskā apskatē jums nebūs nekādas jautājumos.